Webinārs ilgs aptuveni stundu. Pēc tam katram no jums būs iespēja uzdot savus jautājumus, taču es aicinu jūs pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju ar mūsu lektoru Augustu Juško, lai arī individuāli uzdot tehniskus padziļinātus jautājumus. Konsultācija ir pilnībā bez maksas. Webināra laika mēs šodien izskatīsim 3 tēmas. Lūdzu, nākamo slaidu. Mēs parunāsim par galvenām atšķirībām starp veco un jauno analītiķi. Mēs izstāstīsim, kā nepazaudēt statistikas datus no Google Universal Analytics, un mēs arī iepazīsimies ar jaunu zvēru, par kuru visi runā, bet neviens līdz galam nesaprot, tas ir consent mode. Bet pirms dot vārdu mūsu lektoram, es burtiski 2 vārdos pastāstīšu par mums. Mēs Latvijā esam zināmi jau 10 gadus kā RealWeb Latvijas SIA marketinga aģentūra, taču šogad mēs atvēram ofisu Dubajā, un mums ir 2 jauni zīmoli. What Digital Marketing Agency Eiropas tirgu un What Global Marketing Agency MENA reģiona. Nākamais, lūdzu. Mēs pārvaldam klientu budžetus mēnesi aptuveni no 6 līdz 10 miljoniem. Tas ir mūsu klientu kopskaita. Mūsu pakalpojumu klāsts ir diezgan liels, sākot ar mārketinga stratēģijas izstrādes un beidzot ar tādu sarežģītu rīku pārvaldību kā programmatika DV360. Mūsu klientu vidū ir gan starptautiski zīmoli pazīstami kā Huawei, Garmin, Binance, gan arī mums ļoti patīk strādāt ar Latvijas klientiem. To var redzēt šajā slaida, jā. Mums ir vairāk nekā 50 līgumi ar dažādiem sadarbības partneriem. Visi mūsu speciālisti ir certificēti. Nākamais slaids, lūdzu. Un mēs ļoti lepojamies, ka mums ir arī šogad Google Premier status, kas katrā valsti ir tikai 3% no aģentūram. Tagad mēs dosim vārdu Augustam. Es būšu atpakaļ webināra beigas ar special piedāvājumu tikai dalībniekiem. Tāpēc lūdzu sagaidiet, es būšu atpakaļ. Un tagad izbaudiet laiku ar Augustu. Ceru, ka būs ļoti noderīgi. Paldies, Karina, par lielisko ievadu. Arī liels sveiciens no manis. Un uzreiz pajautāšu, vai arī visi mani ļoti labi dzird. Uzliekat plusiņus, smaidiņus, kā kuram ērtāk. Lieliski. Super, super. Ļoti labi dzirdēt. Patīkam redzēt arī webināra dalībniekos dažas pazīstamas sejas, tā kā īpaši sveiciens arī jums. Lūk, tad es domāju, mēs tad ķersimies klāt pie mūsu 3 garšīgajām ēdienu reizēm. Es viņus skatos tā, ka mums ir starterītis, mums ir pamatēdiens un mums tad ir deserts. Kā starterim vēlētos ar jums parunāt par Google Analytics. Pirms ķeros konkrēti runāt par atšķirībām, gribētu izskicēt dažas priekšrocības, kuras es uzsvēru tieši arī no savas puses, arī konsultēties ar citiem speciālistiem. Arī daudz piekrituši, ka šīs tāds viens no tādām lielākajām priekšrocībām, kuras, protams, ir vēl dikti un daudz dažādas. Kā pirmo lietu, ko es vēlētos minēt, ir tas, ka jaunais analytics ir kļuvis daudz elastīgāks un interfejs daudz patīkamāks gan jauniem lietotājiem, kas ar to strādā pirmo reizi, gan arī Google Analytics veterāniem, kas jau ilgus gadus strādā ar veco analītiķi. Tā kā ir patīkami redzēt daudz vizuālas izmaiņas. Tad arī konkrēta izmaiņa, kas viss tāda teikt patīkamākā ir lietotājiem, kuri ikdienā nestrādā ar Google Analytics, bet tādi, kur būtu šeit tad ieiet, grib uzzināt standarta datus.
Tad ir parādījusies iespēja, kā apskatīt pamatdatu sadaļā Insights ātrā veidā. Redzam bildē pa labi, tad kā tāds tornītis. Uzspiežot ziņiem, tur ir dažādi jautājumi, kur uzspiežot, tad analītikas jums jau uzreiz piedāvā kaut kādus konkrētus datus, uzzināt apmeklējumu, kaut kādus demogrāfiskos datus un tā tālāk. Ja? Tā kā nav nepieciešams raga dziļi analītiķi meklēt atsevišķo reportu, jeb atskaiti, lai dabūtu tos datus, to visu ir izdarīt ļoti vienkārši. Un nākamās divas lietas ir konkrēts favorīts tieši man. Un viena no tām tas būtu tieši auditorija izveide iekš Google Analytics. Tā ir samērā līdzīga funkcija, kā tas bija arī vecie analītiķi, ka mēs varam veidot auditorijas, savienot, pieņemsim, ar Google Ads un arī, teiksim, remarketēt cilvēkus no šīs auditorijas caur search, caur display un tā tālāk. Bet jaunie analītiķi, pateicoties arī jauniem mehānismam, ka tas balstās tagad uz tādu lietu kā notikumi, tur es tā smalki neiedziļināšos, ir iespēja izveidot daudz krūtākas, foršākas un advancētākas auditorijas. Un tas, ko es gribēju šodien arī padalīties, ir ar vienu tādu, es teiktu, nosaukt tādu kādu netipisku, nestandartu out of the box risinājumu, kā var izmantot auditorijas. Lūk, un minēšu tā kā caur piemēru, iedomājamies, ka jums ir interneta veikals, un jūs pēc tā kā izpētes esat secinājuši, ka daudzi cilvēki jūsu checkout lapu pamet un pāriet, piemēram, uz shipping sadaļu. Teiksim tā, mēs varam secināt to, ka iespējams checkout sadaļā trūkst informācija par piegādes kaut kādiem nosacījumiem, kas ir iemesls, kādēļ lietotāji nepāriet uz nākamos posmu, kas būtu tur, vai nu pirkuma uzsākšana, tur apmaksas datu ievadīšana un tā tālāk. Un tas, ko mēs varam darīt ar auditorijām, mēs varam izveidot divas specifiskas auditorijas. Viena auditorija, kas ir tieši šie cilvēki, kas ieiet checkoutā, un pēc tam pamet checkout, aizejot uz šo, pieņemsim, shipping sadaļu, un otra auditorija, tie, kas tiek tālāk pēc checkout jau uz nākamo soli. Un pieņemsim, jūs izdomājat veikt izmaiņas mājaslapā, teiksim, uzlabot checkoutu, pielikt šo informāciju par shippingu, ja piegādi, un tālāk jums rodas jautājums, vai tas palīdzēja, vai tas palīdz manai mājaslapai veicināt vairāk konversijas, vairāk pirkumus, un atbildi var rast dažādos veidos. Viens ir paskatīties, tur, piemēram, conversion rates, kāds ir, cik daudz cilvēki pāriet uz to nākamo posmu, kas ir pirkuma, vai var izmantot arī šīs te auditorijas. Kā piemēram, jums ir tā viena negatīvā, teiksim, es viņu saucu par negatīvu auditoriju, cilvēki, kas pamet checkout, un ir tā pozitīvā auditorija, kas tiek tālāk. Un tas, vai šī izmaiņa jums palīdzēja, jūs varat skatīties pēc auditorijas lieluma. Respektīvi, jūs varat paskatīties negatīvu auditoriju un paskatīties, vai šīs auditorijas lielums samazinās vai palielinās. Respektīvi, auditorijas lielums samazinās, tas nozīmē to, ka šī izmaiņa jums ir devusi plusu. Jo turpatās jūs arī varat redzēt nākamo auditoriju, kas tiek uz nākamo soli, šīs auditorijas lielums palielinās. Un tas sanāk arī tāpat laikā, jūs šīs pašas auditorijas varat izmantot arī Google Ads reklāmas platformās, lai retargetētu cilvēkus. Pa lielam sanāk, jūs tas tāds kā divi zaki ar vienu šāvienu. Viens ir, ka jūs varat analizēt kaut kādas UX izmaiņas un skatīties pēc auditorijas lieluma, kā tas ir ietekmējis, un tāpat laikā izmantot šīs auditorijas jau arī pašās reklāmās. Lūk, tas ir viens piemērs ar auditorijām, ko var darīt. Kā jau minēju, tas tāds nestandarta out of the box, bet jebkurā gadījumā varianti, kā veidot auditorijas, jaunie analītiķi ir diezgan foršas un diezgan daudz veidi. Jābūt tādai kreatīvākai pieejai. Un nākamā lielā priekšrocība, ko es uzskatu, noteikti tas, ka šoreiz mēs varam redzēt vienā sistēmā datus gan par to, kas notiek mājaslapā, gan arī par to, kas notiek aplikācijā. Tātad aplikācijā gan iOS, gan Android, un te pašā weblap datus mēs varam apvienot. Un, ja jums ir e-komercijas uzņēmums, kuram arī ir pieņemama aplikācija, kurā veikt pirkumus, jūs varat skatīties datus gan kopskatā starp web un app, vai arī atsevišķi skatīties katru no šīm platformām un kā tas savā starpā miedarbojas. Lūk. Un tālāk minēšu dažas lietas saistībā ar atšķirībām. Īstenībā te uz ekrāna jūs redzat, mēs esam apkopojuši tādas, es nosaukt īstenībā tādas pamanāmākas atšķirības, jo īstenībā atšķirība ir krietni vairāk. Daudzas no viņām ir tādas ļoti tehniska rakstura izmaiņas. Noteikti no tādām tehniska rakstura izmaiņām jāmin, kad tas, kā strādā analītiķis, ir mainījies.
Ja agrāk, teiksim, tādā gudrākā valodā runājot, strādāju sesiju bāzes, tad tagad viss ir balstīts uz notikumu bāzes, kam ir savas šīs priekšrocības, kuras es minēju jau iepriekš. Bet šajā mūsu webinārā gribēju uzsvērt varbūt tādas lietas, kurām mēs sastopamies diezgan regulāri, ka mums uzdod jautājumus, kā pieņemsim, kādēļ bounce rates man ir tur samazinājies tur vai palielinājies atkarībā tur iepriekš mēnesi, un dati tiek skatīti no 2 dažādām platformām un tā tālāk un tā tālāk. Un šīs izmaiņas konkrēti metrikās ir iedalītas kā tādās 3 kategorijās. Ir daļa metriku, kur vienkārši vairāk neeksistē jaunajā analītikā. Ir daļa, kura, es teiktu, tā pēc būtības ir vienkārši nomainījusi nosaukumu. Un trešā kategorija ir tā, kas nomainījuši veidu, kā tās tiek uzskaitītas. Uzskaits kā princips, uzskaits kā mehānisms. Lūk, un teiksim, no vecajām metrikām, kuras jūs vairs neredzēsiet jaunajā, ir unique page view. Jaunajā analītikā tās nav iekļautas. Tad ir tāds arī total events, ja viņš ir vienkārši pa lielam pārsaukts kā event count jaunajā analītikā. Ir page view, kurš ir nomainījis pa lielam nosaukumu uz views, un tas saistīts ar to, ka tagad mēs jaunajā analītikā redzam datus arī par aplikāciju, un aplikācijā nav lapas, tur tā kā, tiešajā tulkojumā laikam tas būtu kaut kāds kā skats, teikt. Tādēļ ir tas vienotais nosaukums, kas apvieno gan webu, gan aplikācijas. Un tad ir pati izmaiņa pašā tādā uzskaites mehānismā, ja to tā var nosaukt, ir bounce rate. Un, ja agrāk atceramies, ka bounce rates bija kas tāds, kur, ja cilvēks ieiet jūsu lapā, tur scrollē, kaut ko skatās, bet neklišķina uz nekādām pogām, kur ir ko nokonfigurēt kā eventi, vai nenokonvertējas, tu nenopērkot, neko neaizpildot, vai neaiziet kaut kādām citām lapām, tad pa lielam, ja cilvēks pamet jūsu mājaslapu, tad tiek uzskaitīts kā bounce, jeb kā atlēciens. Liela problēma sagādāja tas tādiem uzņēmumiem, kuriem ir vienkārši viens landing page, kuriem nav nekādas citas papildus lapas. Un tad bieži vien mēs tajos laikos varam redzēt, ka bounce rates ir 80, 90%, un dažiem, ja ne pat vairāk, tuvu tam pašam 100%. Un tā liekas, ak, mans Dievs, tik daudz cilvēki pamet manu lapu un neko nedara. Jā, bet īstenībā vienkārši pats šis rādītājs vienkārši neparāda to, ka cilvēki velta laiku šajā landing lapā, ka viņi scrollē, ka viņi ievāc to informāciju. Un vienkārši sistēma to nefiksē. Taču šobrīd jau ar jaunu analītiku tas tiek mainīts. Šobrīd bounce rates uzskaitās tad, ja lietotājs uzskaitās atlēciens, ja lietotājs pavada jūsu lapā mazāk kā 10 sekundes, skatās mazāk kā 2 lapas un arī nekonvertējas. Tātad tādā gadījumā tas skaitās kā atlēciens. Bet, ja lietotājs uzturās ilgāk par 10 sekundēm vai 10 sekundžu laikā apskatās, piemēram, 2 lapas vai nokonvertējas, tad tas skaitās jau kā engage sessions, ja mēs viņu saucam kā kvalitatīvs paliek apmeklējums. Un ap šo rādītāju parādījušies daži jauni, tātad jau minētais engage sessions, kas ir tāds, mēs viņu definējam kā kvalitatīvs apmeklējums, ir active users, ko varētu tā vienkārši šiem vārdiem nodefinēt kā kvalitatīvs lietotājs, kuram bija kaut kāda miedarbība ar mājaslapu. Un no tā mums ir izriet procentuāli engagement rates, kas parāda, cik procentuāli no visiem apmeklējumiem ir bijuši kvalitatīvi. Un, respektīvi, ja jums rodās tāda situācija, kur jūs redzat, ka engagement rates jums ir, pieņemsim, no 50 līdz 80%, tad jūs automātiski zinat, ka atlikušie procenti, tas būs tas bounce rate, ja tie būs tie lietotāji vai apmeklējuma daļa, kura skaitās kā nekvalitatīva vai kura pamet ātrāk jūsu lapa par 10 sekundēm. Lūk. Runājot vēl par Google Analytics 4, es gribēju ātri jums visiem iziet cauri visām 4 sadaļām, kas viņā ir pieejams. Šo to arī jums vēl parādīt papildus, kaut kādas dažas niansītas lietiņas, kas varētu būt interesanti gan jauniem lietotājiem, gan varbūt ar tādiem vairāk veterāniem, bet kur varbūt palaiduši šo niansītu garām. Tad, lūk, iesim cauri īsumā katrai sadaļai. Tad par home sadaļu. Tad tā pirmais skats, ko jūs ieraugat, ejot analītikā. Teikšu personīgi, tā kā es strādāju ar analītiku katru dienu, es šo skatu neizmantoju, jo man vajag redzēt vairāk datu, nekā tur ir pieejams. Es kā rokos iekšā, dziļumos, eju, kā saka, datu džungļos un skatos, ko es tur varu atrast. Bet tiem, kas varbūt analītiku neizmanto katru dienu, šī noteikti ir tāda forša sadaļa, kur var ātri arī iegūt ieskatu. Līdzīgi kā tas bija, ko es iepriekš minēju par insight sadaļu, kur jūs varat ātri apstīties, cik jums ir tur apmeklējumi, salīdzināt par kaut kādiem dažādiem datu posmiem un redzēt arī, kā pildās jūsu konversijas tur attiecībā pa dienām, pieņemsim. Tā, šeit tā neuzkavēšos ilgi.
iešu uz otro daļu, kas mums ir reports, kas ir mana viena no favorīta daļām Google Analytics, kur pa lielam tad arī visa datu apstrādes, nosacīti visa datu apstrādes maģija arī notiek. Un īstenībā es jums arī šobrīd gribētu nodemonstrēt vienu lietiņu, kas man ļoti patīk, kas nebija iekļauta iepriekšējā analītikī. Varbūt kāds no jums, kas izmanto to palaidis garām, tas būs tāds foršs jaunaklājums. Ja nē, jebkurā gadījumā būtu forši pastīties. Tā, tūlīt es ar jums nošērošu ekrānu. Tā. Uzrakstiet arī plusiņus un smaidīgās sēņas, vai jūs arī redzat šobrīd ekrānu konkrēti Google Analytics. Super, viss strādā. Kā vienmēr bažas rod kaut kādas tehniskas problēmas, noritēt pagaidām viss gludi, viss super, perfekti. Patīkam dzirdēt. Lūk, tātad par ko es gribēju jums rādīt. Tātad šobrīd mēs atrodamies Google Analytics vienā no mūsu kontiem, un esmu iegājis konkrēti reporta sadaļā. Un tas, ko es gribēju parādīt, ir tas, ka beidzot analītiķis ir ieviesis, teiksim, sen ilgi gaidīto funkciju, ka jūs varat šīs sadaļas, kuras spaidu, mainīt pēc saviem ieskatiem. Tas ir ļoti forši, un it īpaši forši mums kā aģentūras cilvēkiem, jo katram klientam ir savi mērķi, katram klientam ir sava veida, savādākas mājaslapas, savādākas darbības, kas tajās var tikt veiktas, un mums kā speciālistiem vienmēr ir dažādi datu griezumi, ko mēs skatāmies gan ikdienā, gan periodiski, teiksim, iknedēļas un mēnešu griezumos. Mums ir svarīgi, lai mēs varētu tikt pie šīm atskaitēm ātri, efektīvi un uzreiz redzēt to, ko mums vajag. Tas, ko iepriekš bija ļoti sarežģīti realizēt, taču šobrīd katram, teiksim, tā Google Analytics kontam to var pielāgot, kā kurš vēlas. Un, jā, tas viss notiek šajā sadaļā library. Teikšu atklāti, ka es tikko sāku lietot analītiku, tas jau bija dienas, kad viņš tikko tur iznācis. Ja godīgi, es neredzēju tādu sadaļu, kaut kā pārskrēja pāri manas acis šai vietai. Bet tieši šajā vietā mēs varam mainīt atskaites, kā mums tīk. Tātad pa lielam ieejot sadaļā library, mums ir divi tādi kā lielie sektori, es nosauktu. Mums ir collections. Pa lielam tas ir lūk šis te atskaišu bloks. Tātad mēs paskatāmies ar lifecycle, to mēs varam nosaukt to lielo atskaišu bloku, zem kura apakšā tad ir atsevišķi kā linki uz tām konkrētām atskaitēm. Un tālāk mums ir paši jau reporti, kuros jau tad ir slēpjās visādas tabuliņas un diagrammas, kur mēs varam skatīties jau konkrētas lietas. Un sistēma mums piedāvā, konkrēti Google piedāvā vairākas opcijas. Mums piedāvā Google izmantot jau pašam savus definētās atskaites un savus blokus, jā. Kā pieņemsim tāds lifecycle, user, business objectives un vēl vairāki citi. Un tieši tas pats attiecās arī uz pašiem reportiem. Ka mums ir dati, ko konkrēti jau ko definē pati sistēma, un mums ir iespēja pašiem veidot savus. Un tas, ka mēs pašam veidot varam savus, tas tiešām ir tā kā Google Analytics zelts, es tā to varētu nosaukt. Un darās īstenībā tas pavisam vienkārši, tad īsumā es nodemonstrēšu, kā to darīt. Ja jūs vēlaties izmantot jau definētos kaut kādus tā saucamos reportus, tad vienīgais, kas jums atliek, paskatīties, kur rakstīts not published, uzspiežam, es viņu saucu par burgerīti, uzspiežam tur, uzspiežam publish, un bišķi pagaidām un redzam, ka kreisajā pusē mums parādās jauna sadaļa. Tik vienkārši. Ja mēs viņu negribam redzēt, paņemam, uzspiežam man publish, un sadaļa pazūd. Ja gribam veidot kaut ko savu, pēc saviem ieskatiem, tur saformatēt, kā paši vēlamies, spiežam New Collection, sākam tikai no augšas, vai kur te ir tie standarta piedāvātie, ko sistēma mums dod izvēlēties. Spiežam blank, un mums atverās lūk tāda izvēle. Tātad te mēs varam nosaukt tās kolekcijas nosaukumu, teiksim tā. Tālāk mums ir apakšsadaļas nosaukums, ko mēs varam nosaukt test. Un tālāk ar vienkārši drag and drop stilā no labās puses mēs varam izvēlēties dažādus reportus un likt šeit iekšā visu, ko mēs vēlamies redzēt, pie kā mēs vēlamies piekļūt. Pieejam gan detalizēti reporti, tad, no sērijas tabula veidiņā, un arī overview reporti jau tur ar visādiem arī papildus grafikiem. Pēc tam mēs vienkārši spiežam save, pēc tam mēs spiežam back. Šeit vienkārši šajā gadījumā nesaglabāšu, bet idejiski šitā jaunā kolekcija parādīsies jums šeit. Un jums atkal jāuzspiež uz burgerīšu, jānospiež publish, un jaunā sadaļa būs pieejama pašā augšā. Tā kā par šo funkciju esmu ļoti, ļoti priecīgs. Es zinu, ka daudz mani kolēģi un citi analytics arī speciālisti arī par to ļoti super priecīgi, ka beidzot varam tā kā uztaisīt Google Analytics kontu, kā mums pašiem to vajag. Tā,
Tālāk atgriezīsimies uz prezentāciju. Tā. Lūk, arī gribēju vēl pieminēt, es zinu, ka arī daudzi, gan no mūsu klientiem, gan arī vispārīgi daudzi skatās tādas source acquisition reportus, jeb grib uzzināt, no kurienes mājaslapa tiek apmeklēta, no kādiem avotiem. Un Google Analytics pēc defaultā tika piedāvā skatīties tā saucamos avotu grupējumus. Īstenībā es jums varu pat labāk to nodemonstrēt, tā es teiktu, ka būtu vienkāršāk, tu tas vēlreiz ekrānu nošērošu jums. Tā. Tātad, par ko es runāju? Tātad, ja mēs ieiesim Google Analytics acquisition sadaļā, paņemsim, piemēram, traffic acquisition. Līdz tās mums ielādēsies. Lūk, esam iegājuši acquisition, un es runāju tieši par šo pusi daļu, kur tad Analytics pats grupē avotus tā kā tematiski par to, kas tie tādi ir. Mūsu lielais ieteikums ir neņemt vērā varbūt gluži šādu sadalījumu, bet uzspiežot šeit augšā, nomainīt to uz source medium, kas jums jau ļauj redzēt konkrēti pa avotiem. Es zinu, ka veci analītika īstenībā bija viena tāda atsevišķa sadaļa, kur var konkrēti redzēt grupējumus un konkrēti skatīties jau pa avotu, ko mēs arī vienmēr ieteicām. Taču šobrīd, ja jums tie reporti nav mainīti, ja viņi jums stāv tā kā bija, kad jūs viņu izveidojāt, tad viņi automātiski rāda grupējumu, nevis šos te atdalītus pavotiem. Jau tādēļ ļoti stiprs ieteikums tiem, kas to nestās skatīties konkrēti pavotiem, jo tie grupējumi nevienmēr mēdz būt tā precīzi nodefinēti. Mēdz gadīties, ka pieņemsim pie paid search var gadīties Facebook reklāma, un tad var rasties tāds savādāks iespējas par visu to kopējo datu ainu. Ja, tas ir saistīts, tie, kas zina, tas saistīts ar UTM tagiem, kas ir zem source medium. Tas ir tas, ko izmanto Google, lai viņus grupētu vienā vai otrā grupā, vai tur paid search, vai organic, un kas mums vēl tur bija organic social, kaut kas tāds bija, un tā tālāk. Tā, tagad gan es atgriezīšos pie prezentācijas. Tā. Un jā, runājot arī par datiem kopumā, tad jau mēs pa lielam esam pietuvojušies mūsu galvenajam šīs dienas pamatēdienam. Pirms tam ir vēl dažas sadaļas, kurām es fiksi gribētu iziet cauri. Un tā ir viena no nākamajām sadaļām, ir tieši Explore sadaļa, kur arī ir super fantastiska sadaļa, kur var iegūt detalizētu informāciju vairāk par jūsu mājaslapas apmeklētājiem un dažādām problēmām. Un es gribētu, kā jau redzat, arī pēc bildes, tad šī tā ir tā sadaļa. Un mēs varam veidot datus dažādākos griezumos, gan tabulās, diagrammās, pīrāgos. Un pats foršākais, pats labākais, ka mēs arī varam veidot tā saucamos funeļus, jeb piltuves. Un šeit es gribēju bišķi pieskarties par piltuvēm, ka daudz uzskata, ka piltuves ir noderīgas tikai e-komercijas uzņēmumiem, kas ir kā loģiski, jo idejiski tā piltuve e-komercijām ir kaut kas kā, pieņemsim, apskatīts produkts, preci ievietošana grozā, dažiem groza apskatīšana, checkout procesu uzsākšana, tur, pieņemsim, piegādes veida izvēle, apmaksas veida izvēle, pirkums. Tas nāk tāda gara piltuve, kur jau tad e-komercijas analītikas speciālisti skatās un mēģina saprast, kur tad lietotājs to lapu pamet vairāk, kurā brīdī, kurā solī, un attiecīgi tad tiek veikta izmaiņas mājaslapās, lai uzlabotu, lai samazinātu šos te izgājienus ārā no šī procesa, lai viss vairāk cilvēku tiktu līdz pašam tam pirkumam. Bet šo pašu var arī pielietot dažādi ne-e-komercijas uzņēmumi. Tad es runāju vairāk par tādiem lead gen tipa uzņēmumiem, kuriem ir, pieņemsim, mājaslapa ar kādām kontaktformām, kā piemērs. Un, jā, kā piemēru vēlētos tad arī minēt, pieņemsim, saistībā ar lead gen, kādu jūs piltuvi varētu taisīt, ko mēs arī izmantojam mūsu klientiem. Tātad, iedomāsimies scenāriju, ka jums ir mājaslapa, un jūsu mājaslapā ir kontaktforma, un, pieņemsim, viņa atrodas tikai sadaļā kontakti. Un, attiecīgi, jūs varat izveidot sekojošu piltuvi. Tātad cilvēks ir apmeklējis kontaktu lapu, uzsācis pildīt jūsu kontaktu formu un pabeidzis pildīt kontaktu formu. Sanāk, jūsu piltuve sastāv manā piemērā no 3 soļiem. Un šeit jūs varat analizēt un skatīties, kurā solī, pieņemsim, vairāk cilvēki atlec, vai kuru soli jums vajadzētu veikt kaut kādus uzlabojumus. Vai tā ir kontaktu lapa, vai tā varbūt pati forma. Kā piemēram, jūs redzat, ka ļoti daudz cilvēku, pieņemsim, 100 lietotāju uzsāk pildīt jūsu formu, bet tikai 20 reāli varbūt pabeidz viņu pildīt.
tas, ko jūs varat darīt, tas pa lielam, tas, kas tiek pateikt priekšā, ir tas, ka kaut kur problēma iespējams ir ar pašu kontaktformu. Varbūt jūsu kontaktformā ir pārāk daudz lauku. Varbūt ir kaut kāda tehniska kļūme, kas neļauj aizpildīt laukus. Varbūt tās trūks kāds paskaidrojums, ka cilvēki bieži vien pilda, pieņemsim, telefonu numurus, bet neparāda, ka vajag pievienot, pieņemsim, +371. Bieži ir tādi gadījumi redzēt, cilvēks nezina, tādēļ viņš nepabeidz formu. Iemesli var būt dažādi, bet izmantojot šādu piltu, jūs varat izteikt hipotēzes, kas tā var būt par problēmu, labot un turpināt skatīties piltuvi, kā mainās šie dati. Un tas noteikti palīdzēs jums uzlabot kopējo rezultātu. Tas, ko es gribēju teikt, ka piltuvs var izmantot ne tikai e-komercijas, bet arī Legion un Google Analytics 4 piedāvā lielisku iespēju, kā šāda tipā atskaitas būvēt un sekot līdzi dienā, nedēļā, mēnesi no mēneša. Un pēdējā mums ir sadaļa advertising. Es teiktu, viņa tāda mazāk populārāka ir. Godīgi jāsaka, ko kopš mēs uztaisījām šo ekrānu šāviņu no sistēmas, ir parādījušās vēl klāts sadaļas. Tās ir vairāk saistītas tieši ar Google Ads. Bet tas, ko es gribēju vairāk pieminēt, ir tās pēdējās divas, kas mums ir Model Comparisons un Conversion Paths. Conversion Paths ir kaut kas tāds, kas ir līdzīgs kā vecie analītiķi. Ja nemaldos, agrāk saucās Path Length. Tad bildē tā ir, es teiktu, ja tu varētu nosaukt pa tabuliņu bildīti, tā pati apakšējā, kur jūs redzat, cik daudz avotu nepieciešami vai cik daudziem avotiem lietotāji iziet cauri, lai konvertētos jūsu lapā. Kā piemēram, mums ir pats pirmais ir Paid Search, tātad tā kā avotu grupējums, kur notika 22 konversijas. Un tad mums ir pieņemsim pats pēdējais, ko mēs redzam arī Paid Search, kur bija nepieciešams 3 ieiešanas mājaslapā no Paid Search avotiem, lai iegūtu konversijas. Šī ir tā sadaļa, kur jūs varat pētīt katru avotu ietekmi uz jūsu mērķa izpildi un saprast, kādu lomu spēlē katrs avots. Vai tas avots ir tāds, kurš vairāk piesaista jaunos lietotājus, tad respektīvi šī pats pirmais kaut kur šajā visā ķēdītē, vai viņš ir kaut kur pa vidu, kur iespējams cilvēki ienāk jūsu lapā, jo viņi pēta kaut kādas iespējas, pēta citus produktus, alternatīvus, vai tas ir pēdējais posms, kur jau tiek pieņemts tas lēmums, un viņš arī saprast, kurš tad tas avots vairāk ir. Un attiecīgi no tā jums izriet, kā jūs varat fokusēt savu budžetu uz kādu avotu un kādu saturu likt un tā tālāk un tā tālāk. Un tad tā otrā sadaļa ir Model Comparisons. Tas arī domāta vairāk, es teiktu, tādiem Google Analytics veterāniem vai speciālistiem, jo tur ir pieredzi, kur var arī saprast tādā vienkāršā valodā, salīdzināt dažādas atribūcijas modeļus un skatīties, mēģināt pielāgot, atrast to ideālāko variantu, kā uzskaitīt konversijas. Es tā neiedzināšos, es to tikko gribēju pāris vārdos pieminēties. Lūk, un jā, par Google Analytics 4 tādu nelielo ieskatu tas būtu viss, un mēs esam strauji pietuvojušies mūsu pamatēdienam. Tātad jau pavisam drīz, mazāk kā 41 diena, starp citu, jau no 1. jūlija, visi tie, kuri izmantojuši veco analītiķi, respektīvi Google Analytics Universal, jūs viņu ar 1. jūliju pazaudēsiet. Ko tas nozīmē? Lielam ar 1. jūliju, visticamāk ar 1. jūliju, Google mēdz kaut ko pabīdīt, bet jums jāņem vērā, ka tas būs 1. jūlijs. Visi dati, kas ir jūsu veci analītiķi, pazudīs. Un ne tikai dati pazudīs, bet arī pazudīs pats Google Analytics konts, kurā jūs vairāk nevarēsiet piekļūt. Un ja jūs izmantojat veco analītiķi, tad principā jūs pazaudēsiet visus datus, ja jūs nerīkosieties. Tātad, ja kāds jums pajautās, Jāni, kā mums gāja, pieņemsim, pēdējos 7 gadus pārdošanā, kā mums performēja dažādi avoti, kāds mums bija apmeklējums, ja jums tie dati nav saglabāti, jūs to nekad neuzzināsiet. Un jāsaka godīgi, digitālajā mārketingā dati tas ir pats, viens, es teiktu, no svarīgākajiem elementiem. Jo tikai balstoties uz datiem, jūs varat pieņemt tiešām uz datiem balstītus lēmumus, kas var palīdzēt jūsu biznesam augt. Un ja jūs pazaudējat lielu daļu jūsu vēstures, kaut kādā brīdī tas var negatīvi ietekmēt arī uz jūsu nākotni. Jo jūs nekad nevarat zināt, kad jums ir noderēti šie dati. Iespējams, jūs tagad šobrīd neskatāties, jo jums ir dažādi CRM sistēmas, bet atkal CRM sistēmas uzskaita vienu un analītiķis uzskaita kaut ko citu. Un ir labi, ka jums ir maksimāli daudz datu pieejams. Tādēļ mēs jums vēlamies pastāstīt, kā jūs šos datus varat saglabāt. Saglabāt šos datus jūs varat gan paši, un es parādīšu jums, kā.
vai arī jūs varat izmantot, mēs jums varam palīdzēt saglabāt viņus jūsu vietā ļoti foršā veidā, kur arī tūlītās drīzumā es ar jums viņu padalīšos. Pirmais veids, kā jūs paši varat viņus saglabāt, šos datus ir pateicoties veciem labajiem Excelim. Es viņu saucu par pagātni, drīz parādīšu arī kādēļ. Tātad katru reportu, kas ir analītikai pieejams, jūs varat lejupielādēt Excelī. Nu, rēķinieties, ja jūs gribat maksimāli daudz datus, jums būs desmitiem vairāku Exceļu. Esmu cilvēks, kurš agrāk, un arī principā arī šobrīd tik pa laikam strādāju ar Exceliem. Es zinu, kā tas ir, kad jums ir desktopā atvērti 10, ja ne pat 20 Exceli. Jums ar viņiem ir jāsavēl kaut kas kopā, vai viņi pat ir jāapvieno visu kopā. Un ka gadās visādas kļūdas, kad Excelis uzkarās, kas ir vienkārši nav tā labākā pieredze. Un, kad jāsāk viss ir no jauna, un ja nenodievs, tas vēl viss nesaglabājas. Un gadās, ka pat kompjūters daļa Exceļu uzkarās. Dēļ liela datu apjoma, tad viss ir jāsāk no jauna, un tas viss ir laiks. Tās ir, es teiktu, tā liekas galvas sāpes. Un, jā, lai to visu dabūtu, protams, jūs varat izmantot šos Excelus, Google Sheets un arī fiziski Excelis, bet jā, nu, tad ir arī dažāda virkne problēmām. Bet labāk ir Excelis nekā nekā. Tas ir noteikti. Protams, ir problēmas, ka pēc tam mēģina atrast to Exceli, kurā datorā viņš ir. Es domāju, daudziem no mums arī ir tādi Excel nosaukumi kā Final, Final V1, Final V2, Final V1, Final V2 un tā tālāk, un tad ej un sazini, kurš tad beigās ir tas īstais variants. Tādēļ mums ir superīgs risinājums, lai jums vairāk nevajadzētu ņemties pa Exceliem. Visu, ko jums vajag ierīci ar interneta pieslēgumu un vienkārši saglabāt linku. Tad linku jau var visu kaut kur saglabāt. Tur aizsūtīt draugam, lai kalabājas kolēģim, e-pastā, ielikt grāmatzīmēs. Un tas, ko mēs jums piedāvājam, ko mēs jums varam palīdzēt izveidot, ir saucamais dashboards, ko tūlīt es jums arī nodemonstrēšu, kā tas izstāsta dzīvē uz vienu no mūsu demo kontiem, un parādīšu, kā ar viņu var strādāt, kā ar viņu var operēt. Bet kopumā tas ir dashboards ar vizuāliem datiem, kā jau redzat ekrāna šāviņā, dažādas diagrammas, līniju diagrammas, pīrāgi, grafiki un ētas tabulas ar daudziem interaktīviem elementiem, un pats galvenais nekādu vairāk Exceļu. Viss ir super pieejams tādā online režīmā, ar kuru var ļoti viegli padalīties ar kolēģiem, ar vadību, ja pēkšņi vai kaut ko parādīt, uzzināt, saprast. Lūk, tā, tūlīt sekundīt, es arī nošērošu pašu reportu. Tā, mums ir ekrāns 2. Tā, drošības pēc arī lūdzu ierakstiet kaut kādus maidiņus, plusiņus, ja redzat ekrānu. Super. Prieks redzēt tik daudz plusiņus. Nu, lūk. Tātad es esmu iegājis mūsu dashboardā, kas ir uztaisīts mūsu konta. Tātad, kā jau minēju, viss ir pieejams caur linku. Ieejot linkā, atverās šāds te dashboards. Uzreiz pateikšu sākumā, ka viņš ir taisīts uz Google produkta, saucās Luķa Studio. Es domāju, arī daudz no jums viņu zina, iespējams daudz no jums izmanto. Tādēļ tas ir tas pamats, uz kā mēs taisam dashboardu, kur jūsu dati arī paliks, saglabāsies un varēsiet viņam operēt, kuras vietas pasaulē 24/7. Mūsu reports sastāv pa lielām idejas no 6-7 sadaļām, atkarībā kāda jums ir mājaslapa, kas jums ir pa biznesu. E-komercijā mums ir vairākas sadaļas, mēs iekļaujam vairāk datus, jo tur dati vairāk ir saistīti ar pārdošanu, kas tā kā nav parastiem, citiem biznesiem. Bet idejaski tas viss izskatās tā, ka, lūk, augšā pusē mums ir navigācijas starp dažādiem tā saucamiem reportiem, jeb sadaļām, kur mēs varam apskatīt datus dažādos griezumos. Lūk, un pašas atskaites sastāv, teikšu tā, no 3 galvenajiem blokiem. Tad pirmais galvenais bloks mums ir paša tabula veida dati, kur arī visu kaut ko varēs darīt, ko es teikt nodemonstrēšu. Tā, tūlīt sekundītis. Man te bišķi uzkārās mazliet internets. Norefrešošu. Tā. Lūk, jā. Tad otrā daļa mums ir līnija diagramma, citās tur atskaitēs ir pīrāgi, tas pašs slabiņu diagrammas un pat karti būs, ko es parādīšu. Un arī mums ir paša filtri, kur mēs varam filtrēt pašu datus, ko mēs redzam. Tā, sākšu un parādīšu tad visu funkcionālu, kur iespējams izdarīt uz šo dashboardu. Tātad sākšu mēs ar tabulu. Tātad, kā redzam,
Šādi mums īstenībā izstāsta standartā, ka mēs redzam šo pašu kanālu avotu grupējumu. Tātad mums ir acquisition tipa atskaita, tad, kur mēs redzam, no kādiem avotiem, no kādām vietām mūsu mājaslapa tiek apmeklēta. Šai pat laikā mums ir opcija ne tikai skatīties pa grupējumu, bet arī ir iespēja skatīties par konkrētu avotu datus. Ja, piemēram, jūs gribat redzēt nevis visus vienā ekrānā, ne visus avotus uzreiz, bet gribat redzēt, pieņemsim, kaut kādus konkrētus avotus no konkrēta grupējuma, kā pieņemsim page search, visu, ko atliek izdarīt, ir uzspiež šeit, uzspiež šo te bultiņu, kas ir blakus, un jums izliks tikai konkrēti visi avoti, kas tiek kategorizēti kā page search. Ja? Redzat, viens no iemesliem, kādēļ grupējums nav labs, jo redzat, ielica Facebook CPC. Page search, tas gluži nav tā kā meklētājs, ja? Bet dēļ tā, ka mediums ir šis CPC, sistēma automātiski pakēra viņu kā page search. Tādēļ bija mans ieteikums vienmēr obligāti skatīties social medium tā kā griezumā. Lūk, tas, ko vēl šeit var darīt, bieži vien ir tā, ka Google Analytics kontos ir uzstādīts vairākas konversijas. Ja? Redzam, šajā gadījumā mums pieņemsim līdzi, jeb līdī, bet varbūt arī dažādas citas konversijas, tās pašas dažādas mikrokonversijas, kas ir kaut kādas pogu nospiešanas un vēl vis kaut kas tur failu lejupielāde un tā tālāk. Arī tos datus mēs varam iekļaut, un jūs varat tabulās mainīt, par ko jūs gribat redzēt. Blakus redzam, mums ir šāds te stabinga diagramma vairāk izstāsta ar zobratiņu. Uzspiežot tur, izlaiž mums izvēle, kur mēs varam mainīt, kaut ko noņemt, dažādas metrikas vai pielikt klāt jaunas, kā pieņemsim bloga pieteikuma poga nospiešana. Tātad mums parādās, tad uzreiz nomainās dati. Ja mēs gribam noņemt kādu, pieņemsim, redzam value, jo mums tur 0, no tā mums īsti nav vajadzības, mēs viņu varam noņemt nost, un atkal viss ir smuki. Ja esam tur saspaidījuši kaut ko salikuši un gribam ātri atgriezt visu atpakaļ, nav manuāli atkal tas viss jāspaida. Ar labo podziņu uzspiežam uz grafika, uzspiežam pogu reset un viss atgriežas, kā tas ir bijis. Tāpat laikā, pašā augšā, kur mums ir tāds kopsavilkums, arī tur mēs varam mainīt konversijas. Tad ne tikai varam redzēt lidus kopskaitu, bet arī, pieņemsim, redzēt bloga pieteikumu pogu kopskaitu. Tieši tas pats attiecās arī uz conversion rate, ko mēs arī varam šeit mainīt. Tāpat laikā, kā arī redzam, mums ir tādas 500 ieraksti, tātad 500 dažādi avoti, un šī te pašā apakšā mums ir bultiņa, kur mēs varam pārslēgties uz citām lapām un skatīt avotus vēl vairāk. Nākamā mums tad ir viena vai otra diagramma. Šajā gadījumā mums ir tāda līnija diagramma, un šeit arī ir vairāki tādi interaktīvi elementi, līdzīgi kā tabulā. Tātad mēs varam nomainīt datus, lai rāda mums ne tikai pa mēnešiem, bet varam izvēlēties, ja mums interesē vairāk pa gadiem, ar vienu pogas nospiežanu. Un tāpat laikā mēs arī varam mainīt datus, kuri atspoguļojas šajā grafikā. Šajā gadījumā mums ir sesijas un apmeklējumi un lietotāji. Un atkal, nospiežot to pašu ikoniņu, mēs varam pielikt klāt vai noņemt nost dažādus citus metrikas. Pēc userus, pieņemsim, pielikt līdus klāt, un viss parādās mums smuki grafikā. Negribam redzēt kaut ko, nospiežam, un atkal viss grafikā mums smuki parādās. Gribam atgriezt, kā bija, labā podziņa reset, done, gatavs. Un pašā augšā savā veidā tas atkārtojās tās darbības, bet, ja nu kādam uzreizē kaut ko konkrētu apskatīties, to var izdarīt ar filtru opciju. Pirmajā atskaites daļā mums ir tad, ka mēs varam attēlot datus, lai visās vietās parādās tikai kaut kāds konkrēts avotu grupējums. Varam paņemt, pieņemsim, page search, dati ātri atjaunojas un parādās visi dati tikai, kas saistās ar page search. Gribam redzēt konkrēti kādu avotu, uzspiežam source medium daļu, izvēlamies, pieņemsim, Google CPC. Mēs redzam, kā pa mēnešiem ir mainījies apmeklējums un lietotāji, vai kā ir mainījies pa gadiem. Tieši tikai šim avotam. Un tieši tāpatās mēs arī varam tepatās mainīt kaut kādus konkrētus mēnešus, vairākus mēnešus var atzīmēt, un tieši tāpatās mums ir ar gadu, varam izvēlēties gadu. Otra opcija vēl, ko var darīt, ja nu gadījumā jūs ļoti liels tāds Excel fans, kuram patīk knibināt Exceli, tad arī to, ko jūs redzat tabulā, jums ir iespēja lejupielādēt kā Exceli. Tātad vai nu tur CSV Excel, vai arī Google Sheets, un tālāk jums iespēja knibināties arī šajās platformās. Tā kā Excelis mums drīzumā nepametīs. Viņš mums sekos līdz pat 22. gadsimtam. Lūk, nākamā atskaita, kas mums ir pieejama standartā, mums ir par geogrāfiju, jeb lokācijām, tad no kurienes jūs lietotāji apmeklē. Un šeit arī funkcijas diezgan līdzīgas kā iepriekšējā. Tad tabulā mums ir konkrēti valstis. Mēs varam nomainīt skatu uz pilsētām,
Ja mēs gribam redzēt konkrētas valsts pilsētas, mēs varam iekiksēt konkrētu valsti, uzspiest bultiņu uz leju, un mēs redzam datus par konkrētām pilsētām no šīs valsts. Tieši tāpat tās arī varam pielikt jaunas metrikas klāt, jaunas konversijas, piemēram. Tad mums arī ir pieejama tāda interaktīva karte, kur mēs redzam apmeklējumu no dažādām valstīm. Ja nu pēkšņi kādā brīdī apnīk skatīties datus, tad ir iespēja izmantot Google Street View, ielikt kaut kādā valstī iekšā. Tā mēs tikām pie kādas smukas baznīcas, laikam Ukraina trāpīja. Lūk, arī var paceļot pa pasauli, tāpat tās atskaitē, nav jāpāriet uz Google Maps. Un pašā augšā mums arī ir filtri, līdzīgi tāpatās kā pirmajā atskaitē. Mēs varam filtrēt datus pa valstīm, pa pilsētām, mēnešiem un gadiem. Nākamā lapa mums ir standarta atskaites, ko mēs arī liekam klāt. Mēs arī pievienojam atskaiti par arī apmeklētajām lapām. Tad statistika par jūsu mājaslapas visām lapām. Šeit jūs redzat, cik ir lapu skatījumu, cik ir unikālie lapu skatījumu, šis te pazudušais metriks, cik ir ieiešanas lapā. Ja jūs tādus datus ikdienā skatāties, arī to mēs esam iekļāvuši. Un pašā augšā mums arī līdzīgi filtri. Mēs varam filtrēt konkrētas lapas. Tur pieņemsim, es gribu redzēt. Es zinu, man ir home lapas, tur vairākas versijas. Tad šeit augšā es noķeksēju visas, ierakstu meklētājā, pieņemsim home. Ieķeksēju, un dati parādās par visām lapām, kur ir home. Redzat, ka analītiķis fiksēja to pašu home lapu, tikai ņēma vērā, ielika linkā klāt arī šitos te Click ID no dažādām platformām. Te Yandex Click ID, Facebook Click ID un tā tālāk. Un tad kopskatā mēs varam redzēt, cik tu tur lapu apskatīja tur par X periodu, piemēram. Lūk, un nākamā tad mums ir demografiskā sadaļa. Tad dati sadalīti pa vecumu un pa dzimumu, arī tieši tāpatās ar visiem iespējamiem filtriem. Šajās te pašās tabuliņās mēs varam pielikt klāt jaunas metrikas, pieņemsim, pa vecumu sadalīt tos pašus līdus, jeb konversijas, jaunu lietotāju, lapu skatījumi un vēl šo to. Pašas tabulas arī tas pats interaktīvi. Varam mainīt ne tikai pa vecumu, bet uzlikt tikai konkrēti arī dzimumu vai skatīties arī to kombinācijas. Nākamais mums ir ierīces. Tad arī tāds tipiska lieta, ko parasti skatās arī analītiķi. Jo tieši līdzīgā veidā kā pa demografiskiem datiem ir iespēja apstīties pa ierīcēm. Ne tikai pa ierīču veidiem, bet arī ierīču tipiem. Tieši tāpatās arī tabuliņā jūs redzēt pa konkrētu operētāju sistēmu datus. Ja, šitos parasti vienmēr visiem saku, tā ir noderīga lieta vairāk pārbaudīt, cik labi jūsu lapa funkcionē no dažādām ierīcēm. Ja bieži vien ir tā, ka lapas izstrādātāji, pieņemsim, strādā tikai ar iOS sistēmām, viņi optimizētās lapas tieši tā kā smuki iztītos uz, teiksim, iOS dažādām sistēmām. Bet mēdz gadīties situācijas, kad, pieņemsim, ja lietotājs ir Windows, viņam var kaut kāds elements nobīdīties vai kaut kas var nestrādāt. Un bieži vien skatoties šiem datiem, ir īpaši skatoties, pieņemsim, pēc conversion rate, kur jūs redzat tādu kritisku kritumu un kur ir liels apmeklējums salīdzinoši, jūs varat izdarīt tādu, pieņemt to, ka iespējams, ka šīs ierīces jūsu lapa līdz galam labi nefunkcionē. Tādēļ ir vērts nodot informāciju, vai pat nenodot informāciju, ka pašiem pārbaudīt, ko veidā pieņemsim no tā paša Linux vai labi izstās, ja jūs saņemat lielu apmeklējumu no šīs ierīces. Tas tā. Tad vēl mums arī, protams, ir tāda, ne visiem varbūt viņa būs aktuāla, bet es zinu, tie, kas nopietni strādā ar analītiķi, tad ir tāda sadaļa notikumi, jeb events. Un bieži vien analītiķi jau sastāda dažādus notikumus, fiksē dažādas darbības mājaslapā. Un mūsuprāt, būtu arī vērtīgi saglabāt šos datus, ja tie tiek izmantoti. Un tas, ko jūs šeit varat redzēt, arī dažādas notikumus, kas notiek pa konkrētām lapām, vai pamainīt un pastīties datus event action, event kategoriju griezumā. Ja, tiks, tas strādā noteikti to zina. Un jūs, piemēram, šī informācija ir svarīga, arī to mēs iekļaujam iekšā atskaitē, lai jums paliek, ja gadījumā jums ir pēkšņi rodas jautājums apskatīties, kā performē, pieņemsim, vienu vai otru pogu tajā vai otrajā lapā. Un, protams, arī augšā visi iespējamie filtri, ko man filtrēt pa lapām un pa pašiem notikumiem, gan pēc kategorijas, gan pēc notikuma. Un tad ir pēdējā tāda atskaita, kas ir konkrēti jau vairāk e-komercijas uzņēmumiem, kur mēs iekļaujam vairāk informāciju par jūsu produktiem, kā viņi ir performējuši pa mēnešiem un pa gadiem. Un šeit mēs arī varam skatīties produktu griezumā, varam arī skatīties pēc produktu brandiem, ja jums tas ir uzstādīts ar e-komerciju. Arī varam likt klāt dažādas kategorijas un vairākas apakšsadaļas. Atkarībā kā jums ir uzstādīta, protams, e-komercija, mēs arī varam visu to iekļaut.
Šajā piemērā man ir tikai produkts un produktu brendi, 3 brendi. Un mēs redzam, pa kopskatu. Daudziem internetu veikaliem arī ir, kad ir vairākas apakšsadaļas, pat 3, 4 līmeņos. Arī to mēs varam iekļaut atskaitē, lai būtu vienkāršāk pārskatīt par kādu konkrētu preču grupu, pieņemsim, dažādos griezumos. Lūk, jā, tas tad ir šādi izskatās dashboards. Personīgi patīk krietni labāk nekā ar tiem Exceliem, un ja jūs arī uzskatāt, ka jūs vēlētos labāk strādāt ar tādu dashboardu, saglabāt datus tādā dashboardā, nekā viņus krāt Excelī, droši mums sazinieties un noteikti paliek līdz webināra beigām, kur visiem webināra dalībniekiem būs īpaši piedāvājums šādai dashboard izstrādē. Bet tikmēr mēs dodamies tālāk, un mēs jau esam pietuvojušies tuvu mūsu nobeigumam, un pienācis laiks mums ir desertam. Tātad šī ir vēl viena karsta tēma mūsdienās. Tā, tūlīt nošērošu arī prezentāciju. Un mūsu nākamā tēma ir konkrēti jau pats consent mode. Teikšu tā, par consent mode un par visiem kukiem var runāt ilgi, gari un ļoti, ļoti tehniski. Tā, kad iespējams es pat nesaprastu lielu daļu. Tādēļ es jums sagatavojuši informāciju vienkāršā valodā, bez nekādiem liekiem, gudriem terminiem un nekādas liekas terminoloģijas, lai jums pašiem būtu saprotams, kas tas tāds ir, kā tas strādā, kādēļ tas ir vajadzīgs, kā to ieviest un kā to pārbaudīt. Un sākšu ar to, ka mēs bieži dzirdam gan apkārt, gan arī no klientiem, kad bieži vien jauns consent mode ar cookie banneri. Tātad cookie bannerītes, kas parādās mājaslapā. Ka tas ir viens un tas pats. Jā. Saprotat to, ka tas nav viens un tas pats. Tās ir pavisam dažādas lietas, bet viņas, protams, ir savā veidā kopā cieši saistītas. Tātad, kas ir tas pazvēr, kas tas ir tas consent mode? Kopumā jums ir jāsaprot, ka consent mode tas ir pa liela mehānisms. Tas ir mehānisms, ar kura palīdzību jūs Googlei nododat izvēli par lietotāja privātuma izvēli. Respektīvi to, ko lietotājs atzīmē mājaslapā, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt kukijiem, šī informācija tiek nodota jau uz Google. Tātad Google Analytics, Google Ads, uz Floodlightiem un dažādām DV platformām. Un attiecīgi, balstoties uz šīs izvēles, Google tie saucamie tagi, tātad tie visi Analytics, Google Ads un tā tālāk, maina savu to darbības principu un tā kā tiek dati apstrādāti vai netiek apstrādāti vispār. Jā, tad atcerieties, ka consent mode nav tas pats kā cookies, tas ir saistīts, un consent mode ir tikai konkrēti mehānisms, kas nodod informāciju tālāk uz Google. Uzreiz īsumā gribu pastāstīt arī pāris vārdos, tad, priekš kam tas vispār parādījies, kādēļ tagad pēkšņi Google no mums sāk prasīt kaut kādus consent mode, un ja jūs to neieviesīsiet, tad jūs nevarēsiet sakrāt tur nekādus datus, mēs jums tur neko nerādīsim, un visi mārketingi, kā saka, optimizācijas nevarēsim pa lielam veikt, datu vienkārši nav. Lielam tas ir saistīts, īstenībā consent mode kā tāds ir parādījies jau kaut kur 22. gadā, bet tolaik par to tā skaļi baigi nerunāja, jo tā lielā ietekme sāka parādīties tikai tagad, šī gada martā. Kādēļ? Viss ir saistīts ar šo digitālo tirgus aktu, kurš paredz to, ka lielajiem IT milžiem, kuru šajā aktā definē kā gatekeeperus, es viņus saucu par vietējiem šiloviem, erzlikiniem, irbēm un tā tālāk, jo viņu pienākums ir ievākt informāciju, pat ne ievākt informāciju, es teiktu, bet viņiem ir pienākums, ka klienti, jeb mājaslapas, kas izmanto Google services, pakalpojumus, respektīvi Analytics un Google, ka šīm mājaslapām ir jāievāc lietotāja izvēle attiecībā uz šiem kukijiem. Respektīvi, tas nozīmē to, ja jūs to nedarat un Google jums turpina nodrošināt visu pilno funkcionalitāti, Google var saņemt lielus sodus, un Google to negrib. Tieši tādēļ arī ir tā runa par to, ka jāievieš tas consent mode, ja jūs negribat pazaudēt šos savus datus, jūs gribat turpināt izmantot Google Analytics, tajā pilnajā potenciālā, kāds tas ir bijis līdz šim. Un, attiecīgi, tas gatekeepers jau minēja, tad ir tie lielie pasaules, šie visi IT uzņēmumi. Un daži no tiem minēja zemāk, ka mums ir Alphabet, kas tad palielam ir šis Google, Amazon, Apple, ByteDance, jeb palielam TikToks, Meta, Microsoft, un vēl viņi tur vairāk. Šie tādi varbūt populārākie, es teiktu. Consent mode attiecās tikai uz Google.
Bet katram no tām pārējām platformām ir savs veids, kā viņi šo pienākumu pilda. Un Google to pilda caur šo consent mode. Ja, tad viņš ir uzlabojis to consent. Ja precīzāk, ja jūs jau zināt, kas ir consent mode aptuveni, tad pareizāk būtu teikt consent mode V2. Tas ir tā jaunā versija palielam consent modam, kurai tur ir savi papildinājumi, par kuriem es tur tā īpaši neiedziļināšos. Bet ņemiet vērā, ka tas viss ir saistīts ar to, ka tas tika uzspiests pašai Google. Tādēļ arī attiecīgi mums vajag šo ieviest, lai mēs varētu pilnvērtīgi izmantot Google programmas. Lūk, un sākšu no paša sākuma, jau teicu, cookie banneri un konsens ir ļoti saistīts. Un pa lielam mums ir divi veidi kopumā pasaulē, tādi, grupi sakot, cookie banneru veidi. Viņus definē kā opt-out un opt-in banneri. Pa lielam tad pirmais, tad pa kreisi, kas ir tas melnais, visiem noteikti redzējuši, kas līdz šim arī tika izmantots, ka vienkārši informē, ka cookie tiek ievākti, bla, 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 bla. Un tikai viena podziņa accept all un pa lielam viss. Vienmēr ignorējām, ja tur jau vajadzēja, ja mums traucēja, spiedām to podziņu, ja nē, tad vienkārši neko nespiedām. Un tad ir otrais variants, kas ir opt-in variants, kur jau mums ir iedot izvēle, vai mēs tikai piekrītam vai nepiekrītam, ko izmanto šos te cookies. Un jautājums jums, dārgie viesi, kā jūs domājat, kurš no šiem diviem variantiem skaitās pareizais? Droši rakstiet čatā. Vai pirmais, otrais, opt-in, opt-out, vienalga. Droši nekautrēties. Tā, super. Tā. Jāsaka, gandrīz vienbalsīgi, bet te ir tāda viena niansīta, ka diemžēl pareizā atbilde, ka pareizais variants ir abi. Skatos, ka vienīgā Katrīna mums ir uzrakstīja, ka ir abi. Bet te ir viens liels bet. Kādēļ es saku, ka ir abi? Jo es uzdevu jautājumu, kurš ir pareizais. Ja es uzdotu jautājumu, kurš ir pareizais konkrēti varbūt Latvijā vai pieņemsim Eiropā, tad jums visiem bija taisnība. Ja mēs runājam par Eiropu, Latviju un daudzām citām valstīm, tad opt-in banneris ir tas vienīgais un pareizais variants. Ja? Tad tas paredz to, ka mums ir jādod lietotājiem izvēle, vai viņi piekrīt vai viņi nepiekrīt. Bet ir arī daudzas valstis, nemaldos, man liekas, ir kaut kādi atsevišķi arī štati Amerikā, kur nav uzspiests izmantot opt-in tipa banneri, ka pilnīgi pietiek ar to pašu opt-out banneri. Tā kā ja mēs skatāmies pasaules griezumā, arī vēl joprojām figurē tas opt-out. Šur tur ir diskusijas, kad nosauksim pa likumu, ka tur nav stingri noteikts, ka jābūt opt-in. Un, ja tur esi superkruts, to pieņemsim, tur jurists, datu aizsardzības speciālists, tad tur oponēt par to, ka arī der opt-out tipa baneris. Bet ja mēs runājam par Eiropu, Latviju un tādu tipu valstīm, tad noteikti vienīgais variants mums konkrēti ir opt-in tipa baneris ar izvēli. Lūk. Tā. Tagad mēs zinām, kādam ir jābūt banerim mūsu mājaslapā. Un nākamais parādās, kā tad ieviest consent modu. Kāds ir tas pareizais veids. Un pa lielam ir divi veidi, kā var ieviest consent modu. Tad mums ir pamata variants un mums ir uzlabotais variants. Atšķirības, es teiktu, no tāda lietotāja viedokļa ir aptuveni tādas, kā Google Analytics lietotājiem stāstīšu, kad, ja jums ir, piemēram, ieviesta pamata implementācija, ieiet jūsu analītiķi, jūs redzat līkmi, apmeklējumu, iet smuki, tā tur varbūt tur palaika, un tad vienā dienā blenkš, kā no klīns nokrita. Visi dati kaut kad 80, 90% pazūd lielākoties. Nesaku, ka vienmēr, bet lielākoties. Tas ir parasti tāds liels indikators, ka jums ir ieviesta pamata implementācija. Ja atkal jūs izmantojat uzlaboto, protams, pastāv kā arī, ka ir tas lielais kritums, taču pastāv arī iespēja, ka tas kritums ir minimāls. Un, ja ir minimāls, tad ar laiku tas var atkal līdzsvaroties, kā bija iepriekš, vai arī vienkārši saglabāsies, bet tad atkal tas minimālais tāds kritums. Un es pateikšu piemēra vairāk, lai saprastu, kā tas strādā, kāda ir tādas atšķirības un kādas ir tās galvenās atšķirības tiem diviem variantiem. Pamata versijā, ja mēs pieņemam, ka lietotājs ienāk jūsu mājaslapā, un viņš neizvēlās ne noraidīt, ne akceptēt, tas nozīmē to, ka šajā brīdī neviens Google Tags, jeb ne Analytics, ne Google Ads nenostrādās. Respektīvi, dati uz Analytics par to, ka cilvēks bijis mājaslapā, neaizies, kamēr viņš neapstiprinās. Un bieži vien, ko mēs redzam gan mūsu klientos, gan arī vispār kopumā,
ļoti lielās problēmas ar šo implementāciju kā tādu, jo lielākā daļa, 80-90% mājaslapas, ko mēs skatāmies, kur mēģina ar saviem spēkiem to ievieš to principā nepilnīgi vai nepareizi vai ļoti kļūdaini. Jo bieži vien, ieviešot to pašu pamata versiju, problēmas rodas, ka tas banerītis kaut kur ir tur pašā apakšā, viņš tur sliktākajā gadījumā vēl saplūst ar kopējo to fonu un to saturu. Un, kā, no lietotāja viedokļa, kas ka man viņš tur pašā apakšā karājas, man viņš netraucē. Jums tas traucē, jo jūs zaudējat datus. Jo cilvēks neapstiprina, nenoraida. Tas nozīmē, ka viņš pa lielam, viņš par to neiegūst datus. Mums būtu jābūt tam banerītam vizuāli tādā centrēti, uzreiz redzamā vietā, lai cilvēks izvēlās vienu vai otru izvēli. Protams, ideālā variantā, lai viņš apstiprina šos cookies. Un tad mums ir šis otrais variants, kur, ja cilvēks vai lietotājs ieiet jūsu mājaslapā, tad šie dati savā veidā uz analītikas padodas, pat ja netiek apstiprināts cookies. Tātad pat ja tiek noraidīts vai pat nekas nav darīts, šie dati aiziet uz analītikas, bet viņi aiziet, kā Google definē, izmantojot tādu lietu kā cookie-less pings. Gudrā latviešu valodā pirmais gudrais termins - eho testēšanas vienums bez sīkfailiem. Es pat nezinu, kas īsti ir, bet, ja godīgi sakot, tas ir vienkārši definēt, vienkāršā valodā teikt, tas ir anonīmi sīkfaili. Tas nozīmē to, ka, atkal neiedzināšos diezgan tehniski, bet tas nozīmē to, ka ir ko daļa informācijas, ko Google tomēr saņem un nodod tālāk uz analītikas, kas arī ir iemesls, kādēļ jums iespējams tas kritums nebūs tik liels, kā ja jūs izmantojat šo te pamata implementāciju. Un, ja arī ir tas kritums, tad jums iespējams ar laiku Google modelēšanas tur ir tāds princips, kas jums atjaunos to datu parādīšanos jūsu sistēmās, Google Analytics sistēmās. Bet jā, ļoti daudz problēmas ir ar ieviešanu, it īpaši ar uzlaboto versiju un vispār funkcionāli, kā konceptu mode strādā, ka daudzi mēģina ieviest paši to, jo iespējams līdz galam nesaprot, kā to ieviest, kaut kur kādas kļūdas ielaiž un tā tālāk. Bet pieņemsim jūsu kolēģis, IT speciālists, datu speciālists, analītiķis, vai kurš par to atbild, jums ir ieviesis un pasaka, lūdzu, pārbaudi, paskaties, vai mums viss tur strādā. Tad mēs jums parādīt, kā varat jūs to izdarīt, pārbaudīt paši. Kopumā, tā rupi sakot, ir 3 veidi, kā var pārbaudīt, vai jums ir kaut cik ieviests consent mode. Tad 2 varianti ir salīdzinoši viegli izdarāmi, neprasa nekādas tehniskās gudrās iemaņas. Taču 3. variants jau ir tāds sarežģītāks. Tur jāsaprot, kā atšifrēt dažādus tehniskus vienumus. Ja jums interesē, mēs varam pēc webināra jums atsūtīt resursu, kur jūs varat pārbaudīt. Un tas 3. variants ir tas labākais, tas drošākais, precīzākais veids, kā to pārbaudīt, bet viņš arī ir vissarežģītākais veids. Bet, ja jūs gribat vienkārši uz ātru pārbaudīt, vai jums tikai tās pamatlietas ir ieviestas, tad ir 2 varianti, kā to izdarīt. Pirmais, jūs varat ieiet savā Google Analytics kontā, uzspiest admin. Zem admin ir sadaļa data streams, un uzreiz zem data streams mēs redzam, ir tāda apakšsadaļa consent settings. Un te ir 2 scenāriji, kādi var būt. Pirmais labais scenārijs, ka ir tādi zaļi smuki keksīši. Tas nozīmē to, ka lietotāja izvēle nododas uz analītikas, bet jūs nezināt, vai viņa nododas korekti. Otrs variants, kad jums ir viens sarkans un viens tāds melns aplītis, tas nozīmē to, ka lietotāja privātuma izvēle nepadodas uz Google Analytics. Iemesls varētu būt, ka tehniski ir problēma, vai arī iemesls var būt, ka dažkārt ir jāpagaida vismaz 48 stundas, pirms tie dati tiek atjaunoti. Bet, ja jūs gribat pārbaudīt, vai tehniski viņš pareizi strādā, un uzreiz pārbaudīt, nevis gaidīt 48 stundas, ir pieejama otra metode. Bišķi vairāk soļu viņā ir. Jums vajadzīgs Google Chrome, tātad pārlūks, un pārlūkā jums ir jālejupielādē un jāinstalē tāds saucamais Tag Assistant. Ja principā iegooglēsiet Google Tag Assistant, tā būs pirmā izvēle, kuru jums vajag pielādēt savā pārlūkā. Un izmantojot šo pārlūku, jūs varat nokļūt pie šādās sadaļā, kura saucās consent. Un jūs varat pārbaudīt, kā tehniski strādā jums pats consent mode. Tātad ir 3 pa lielam gadījumi, kur ir jāņem vērā. Tad sākšu ar pirmo. Pirmais mums būs apakšējais kreisajā stūrī, pats pirmais, kur mums viss ir sarkans deny. Tātad ieejot mājaslapā, kad jums izlec tieši cookie banerītis, jūs ieiet šajā Tag Assistantā un paskatieties, vai jums arī stāv pie on-page default
tā kā tās koloniņas sarkans, kad dinaini. Tas nozīmē to, ka cilvēks iet lapā, viņš nav devis savu piekrišanu šo dažādu kuki apstrādē, ievākšanai un tā tālāk. Tālāk jūs varat uzspiest vai nu akceptēt visus kukijus un paskatīties, kas mainās. Šādā gadījumā, ja jūs uzspiežat visu akceptēt, jums ir otrais variants, kurš ir labajā apakšējā stūrī, kad viss ir zaļš, un tieši tas zaļais parādās pie on-page update. Tātad sanāk, ir nomainījies status. Cilvēks ir akceptējis. Un tad ir trešais variants, kad cilvēks akceptē tikai daļēji kaut ko atsevišķi, un jūs arī varat paši paspaidīt savu cookie baneri. Ja jums ir tāda opcija ieviesta, kad lietotāji var izvēlēties, kam viņi akceptēs, tad jūs redzēsiet, ka pie tā, ko akceptē, būs zaļš, pie kā nē, sarkans. Tas ir tas, kā jūs varat pārbaudīt, vai viņš ir funkcionāli pareizi strādā. Tātad pats cookie baneris un konsens kopā ir funkcionāli izmantojot šo metodi. Trešā metode jau būtu tā, kur pārbaudīt, vai jums tiešām precīzi ir ieviests tieši tas advanced mode, ko mēs arī stipri iesakām, jo tas ir vienīgais veids, viens no vienīgajiem veidiem, kā jūs varat saglabāt savus datus. Otrs variants, ko var darīt, lai saglabātu datus, protams, ir server-to-server trackings, bet tas jau tikai cits stāsts, ne uz šodien. Jā, attiecībā tad uz pašu implementēšanu. Rodas, jā, kā jau minēju, kad daudzi mēģina ieviest to paši, rodas tūkstošiem gluži ne, bet ļoti daudz problēmu. Tās ir papildus galvassāpes, tas ir papildus laiks. Un ir arī ātrs risinājums, kā jūs varat to ieviest principā pāris minūšu laikā un zināt, ka tas ir tiešām viss ir korekti. Un šis risinājums saucās Content Management Platform, jeb saīsinājumā CMP, kam bieži var dzirdēt tādu kā saīsinājumu. Pa lielam tā ir tāda tehnoloģija, jeb tādas platformas, ar kuru palīdzību jūs varat ievietot gan šos te cookie banerus jūsu mājaslapā, gan automātiski jau dabūt gatavu consent mode mehānismu. Tas nozīmē to, ka ar pāris klikšķiem, divu kodu ievietošanu mājaslapā, jums viss strādās visam kā vajag. Ir viens šim te visam, bet tas ir maksas pakalpojums, tad ir maksas rīki. Viņi ir vairāki. Google viņus definē kā savus partnerus, teiksim tā, un viņi tur ir kaut kādi 18, 20, tur es zinu, ka viņi ir tur 11. Idejiski, ja starp citu uz ekrāna arī ir daži no tiem. Idejiski viņi visi pilda vienu to pašu funkciju, cookie baneris un consent mode. Papildus nāk dažādas papildus sekundāras funkcijas, dizainēšanas iespējas, kur tekstus mainīt. Daudziem ir visādi dashboardi, kur jūs varat redzēt statistiku, pieņemsim, cik daudz apstiprināja, cik daudz noraidīja. Un kā vienu no misijām, no uzdevumiem varat nospraust to, kā uzlabot šo te procentu, kas apstiprina banneru, kas apstiprina kukiju piekrišanu un tā tālāk. Idejas, ka viņi maksā tur plus mīnus, tur tā vienādi, kāds tur būtu mazākās, tur dārgāk. Jārēķinās, es teiktu tā, ja jums tāda maza vidēja mājaslapa, ja gluži nesat e-komercija, tad tie ir vidēji 50 eiro mēnesī. Ja jūs esat tāds lielāks internetu veikals, kuram ir vairāk 100,000 lapu, tīpaši produktu vai ne, vēl jau vairākās valodās, tad tas, protams, risinājums izmaksā mēnesī bišķi dārgāk. Ja jūs esat pavisam maza lapa, es zinu, pieņemsim, Cookiepods ir pieejams vispār bez maksas. Ja nemaldos, tur, ja jums ir līdz 50 lapām, ja jūs mājaslapa sastāv vismaz mazāk par 50 lapām, jūs varat šo te konceptu modu ieviest brīvu. Par pārējiem daudz es nemācēšu jums pateikt, kurš tur labāks, kurš sliktāks. Personīgi mēs parasti iesakām Cookiebot, viņš diezgan vienkārši ieviešams. Vēl varu parekomendēt ar tas Compliant Z. Trešais tabulā arī nav slikts variants, bet droši jūs paši varat ieiet šajā te pašā linkā, kas mums ir prezentācijā, un apskatīties. Otrs veids, kurš arī atskatīties šos te partnerus, ieiet Google Analytics kontā, tas pats datastream sadaļā, tur pie consent settingiem. Ja jums nav ieviests consent mode, tur parasti stāv arī, man liekas, links. Man liekas, viņš joprojām tur stāv. Uzspiežot, viņš aizvedīs uz to pašu partneru sadaļu, kur jūs varat ieviest. Tā kā mūsu lielā rekomendācija, protams, censties varbūt pašiem gluži nē, ja jums nav tās pārliecības par to, ka jūs varat viņu ieviest pareizi. Jo, kā mēs sakām, zinām arī no citiem, kad lielākā daļa to ievieš ar kļūdām. Tas viss process ievelkās. Tādēļ labākais variants tomēr ir šīs te content management platformas. Jā, tās ir papildus izmaksas, jā, tās ir regulāras izmaksas, bet tāpat laikā tās ir likvidētas liekas galvas sāpes. Izvēle paliek jūsu rokās, kādu ceļu jums iet. Lūk,
un mēs esam strauji pietuvojušies arī mūsu webināra beigām. Man ir liels prieks redzēt jūs visus tik lielā kuplā skaitā. Es ļoti ceru, ka varēju dot jums kaut kādu ieskatu, ko jūs uzzināt kaut ko jaunu, un būs par ko padomāt, varbūt tās mūsu šajā mazajā piekdienā. Taču tālāk es došu vārdu Karīnai, un pēc tam mēs ķersimies pie jautājumu atbilžu sesijas. Jā, paldies liels August tev. Ceru, ka bija noderīgi. Man personīgi ir ļoti interesanti. Jā, kā Augusts minēja, ja jums patika atskaite, tad mēs sagatavojam arī jums special offeri. Mēs varam sagatavot arī jums tādu dashboardu. Iespējams, lielākā daļa jau ir saglabājuši datus Exceļos, varbūt jums jūsu aģentūras piedāvāja kādus interesantus risinājumus, bet ja jūs tomēr vēl neesat par šo parūpējušies, tad droši varat rakstīt man. Īstenība palika tikai jūnijas, jo 1. jūlija mēs vairs nevarēsim ieiet Google Analytics Universal. Tā kā laika ir maz, mēs varētu aptuveni paņemt 10-15 atskaites, ne vairāk. Kam vispār ir nepieciešama šī atskaite? Pēc manam domam, principā jebkuram uzņēmumam, jo, ja jūs esat mārketinga cilvēks un uzņēmuma vadītājs jums pajautās, kā mums gāja pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā, kuras veiksmīgākas reklāmas kampaņas bija, no kuram reklāmas avotiem visvairāk apmeklē mūsu lapu, tad jums ir jāsniedz šīs atbildes. Jums jābūt statistikai, lai salīdzinātu datus. Kā arī, ja esat uzņēmuma īpašnieks un plānojat attīstīt savu uzņēmumu, piesaistīt investīcijas vai arī pārdot savu biznesu, tad, protams, arī jums ir nepieciešami redzēt statistiku, kā jūsu uzņēmums attīstījies, kā jūsu lapa attīstījies, cik jums bija pirkumi pagājušajā gadā, cik jums ir šogad, kāds reklāmas avots ir efektīvāks. Jo cilvēki, kuri strādā ar statistiku, vienmēr zina vairāk nekā pārējie. Tas ir tāpat, kā atnākt pie ārsta un nesniegt viņam savu vēsturi par slimībām. Diezgan sarežģīti strādāt bez statistikas. Principā no manas puses tas būs viss. Jūs droši varat rakstīt, prezentāciju nosūtīsim, būs arī mūsu kontakti. Tā kā lūdzu, laipni lūgti, un ja jums ir kādi vēl specifiski jautājumi, ko jūs negribētu šodien uzdot, bet uzdot Augustam privāti, tad arī atgādinu, ka ir pieejama bezmaksas konsultācija ar Augustu. August, lūdzu, tad čatā skatos, ka ir jautājumi, droši tad atbildi, varbūt tu vari arī iet vēlreiz Google analītiķi un parādīt, ko var skatīties, jo ir diezgan tādi interesanti specifiski jautājumi. Vismaz savā ekrānā, ka pirmais mums tāds Edgars uzdevis jautājumu, vai sīkdatēm, ja sīkdatēm nepiekrīt, vai tiek ievākti klienta dati, kur klišķinājis, ko meklējis. Es teiktu, atbildēšu tā, ka, ja, teiksim, cilvēks nepiekrīt sīkdatnēm, tad potenciāli jūs pazaudējat vispār visus datus, bet daudz kas ir atkarīgs, kādu metodu jūs izmantojat. Jo, pieņemsim, jūs varat redzēt, Google AdWords, jums ir klišķinājuši, tu tāds keywords noklišķināts vai tāds, bet to, ko jūs neredzēsiet, ko dara mājaslapā jūs lietotājs. Jo jūs izmantojat basic metodi, ja to pamata metodi, principā Google taks nenostrādā. Tas nozīmē to, ka nekas neaiziet uz analītikas. Vienīgais veids, kā jūs varat šos datus redzēt, ir ieviet šo uzlaboto versiju. Tad jums ir potenciāls, ka jūs viņu varat saņemt. Tur ir savi nosacījumi, tur ir savi ākīši, bet tas ir vienīgais palielinājums veids, kā jūs varat dabūt kaut kādus datus, ja nepiekrīt. Es zinu to, ka ir tāda ieviešanas, tādi
momenti, kur dati tur padodas. No vienas puses, varbūt tas ir jāsaprot, ko Google darīs, cik stingri viņš to visu ievēros. Jo zinu to, ka vēl ir mums Google Analytics konti, kuriem īstenībā pat nav konsens ieviests, un tik dati padodas. Lai arī pats Google ir teicis, ka nepados, jo sorry, ja nebūs konsens. Bet arī vēsturiski es zinu to, ka Google bieži saka, ka ir kaut kāds tāds moments, kad viņš noliek mums faktu priekšā, ka tāda un tāda nebūs tā un tā, vai būs tas un tas. Taču vēl ir kaut kāds tā saucamais grace period, kad vēl tiek piedots. Līdzīgi kā tas bija ar pārējo uz 4. analītiku, kad vēl vecais analītiķis vāca datus tur 2-3 mēnešus. Tas viss notika tā pakāpeniski. Bet idejaski jūs, kā jums ir basic metode, jūs lielam neko neredzēsiet. Tālāk jautājums mums ir, kas ietilpst zem cross-network sadaļas. Es domāju, ja jautājums ir domāts tieši konkrēti par avotu, tad cross-network tas varētu uzskatīt kā performance max kampaņu no Google. Cross-network tas ir parasti, ka lietotāji izmanto vairākas platformas savā starpā. Ir arī, ja cross-network tieši atskaita, tad tas ir vairāk domāts, kā iedarbojas, pieņemsim, webs un apps savā starpā. Es to varētu nodefinēt tādā veidā. Tā, vai Džei var izveidot atskaiti, kas parāda assisted conversions, kā tu varētu uztaisīt? Ļoti labs jautājums. Gudīgi negaidīju, ka būs tieši jautājums par assisted conversions. Īstenībā tas ir kas tāds, ko mēs noteikti, ja jums interesē, mēs varam pēc tam individuāli apskatīties. Varam piemeklēt varbūt kaut kādu risinājumu tam. Tavu sitienu es īstenībā tā jums tā nevar atbildēt. Tā kā, ja ir vēlme vairāk uzzināt par šo visu, tad noteikti varam aprunāties pēc webināra. Tā kas mums ir tālāk pieejams. Ja pazudis SSGA vai šo likuši to dashboardā, kur šobrīd ņem datus no vecā GA, dati tiešām saglabāsies un būs apstrādājumi filtrējumi. Tā. Jautājums, Evija, ko nozīmē pazudis vecais GA? Tas nozīmē pazudis, ka jums viņam vairāk nav piekļuve vai kaut kā savādāk. Jo pa lielam visu, ja jums ir kaut kādā vietā, kādam kolēģim vai uz kāda e-pasta, ir piekļuva vecajam GA, kurā ir šie vēsturiskie dati. Visu, ko mums vajag dabūt piekļuvi jūsu šim Google Analytics kontam, un tālāk mēs tos datus jau nevis tiešā veidā savienojam ar pašu Looker Studio, bet mēs viņus eksportējam un tad ieliekam Looker Studio. Tas nozīmē to, ka tad, kad pazudīs tas pats Google Analytics, tie dati saglabāsies, jo viņi būs saglabāti citā veidā. Bet obligāti jums vajag dabūt pieeja Google Analytics, savādāk šādu atskaitu, diemžēl, nevar uztaisīt. Jo tie dati kaut kādā veidā ir jādabū. Kāds ir datu source dashboard, kurā ir pieejami dati no pagājušajiem 7 gadiem? Mēs izmantojam kā datu source ir tie paši labi Exceli. Tā kā pa lielam tas nozīmē to, ka arī jums pašiem ir piekļuve Exceliem, ja gadījumā ir tāda vajadzība. Jūs saprotat, ka daudz tāpat strādā ar Exceliem. Kad datu source ir Excelis, tādā veidā, kā jau minēju, dati nekur nepazūd, viņi paliek, un arī jums pēc tam ir iespēja pāriet uz Exceliem, ja gadījumā vajadzīgas kaut kādas ekstra lietas redzēt, kas varbūt tur nav iekļautas dashboardā vai ko jūs iedomājaties, ka pēc tam izmantot. Download kur Exceli, jā, ja jūs domājat, vai kur var lejupielādēt, kādā formātā var lejupielādēt Google Analytics datus, tad jā, opcija ir Excelis, opcija ir Google Sheets un opcija ir arī PDF, ko es noteikti neieteiktu, jo tad jūs neko tur nevarēsiet mainīt. Protams, jūs pēc tam varat PDF pārvērst par Exceli, izmantojot tos saucamos konvertorus, bet priekš kam to darīt, ir iespēja vienkārši lejupielādēt kā Exceli. Tā. Kur jāskatās aplikācijas dati? Ir tā, ka ar aplikācijas dati ir jāizmanto filtri. Sitiena īstenībā es jums tā nevaru parādīt piemēru, bet ja jums jau ir Google Analytics 4 ar uzstādītām aplikācijas datiem, kurš uzskaita datus no aplikācijām, jūs droši varat ar mums sazināties, un mēs jums parādīsim jūsu pašu piemēru, kā izdarīt tādu veidu atskaites, lai jūs redzētu arī datus no aplikācijām. Vai ir īpaši jāiestāta G4, lai var ieraudzīt datus no aplikācijas? Jā, es jums varu arī parādīt, kur aptuveni tā implementācija notiek. Implementācija, es padalīšos ar ekrānu. Parādīšu, kur iegūt to visu informāciju saistībā ar implementēšanu. Tā, lūk.
Tā noteikti ekrāns laikam viņam redzams, super. Un man rāda, un cētī cilvēks, viņš labo pirkstu krādā, viss rādās. Uzticēšos. Lūk, tātad mēs ejam admin sadaļā. Tālāk mums ir sadaļa data streams. Un, lūk, zinu, data streams ir opcija pievienot iOS app vai Android app. Tātad, attiecīgi, kādam ir aplikācija, to jūs arī spiežat, un tālāk jums palielam parādās instrukcijas, viss kā ir jāievieš. Palielam tas būtu jānodot vairāk jūsu IT cilvēka vai cilvēks, kurš taisa aplikācijas, jo tur ir lietas, kuras jāievieto aplikācijās. Un tādā veidā jūs varat savienot Analytics 4 ar pašām aplikācijām. Tā kā dodaties data streams, spiežat plusiņu, un tad jums ir pilna instrukcija, kā to var izdarīt. Vai ir viegli pievienot sociālos tīklos GA plus meta ads un pēc laika atsevišķi pievienot mājaslapu un visu skatīt vienkopus? Tā, vai, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad jūs gribat redzēt dashboardā datus no Google Analytics, no Facebook, respektīvi no Metas, un tad papildus vēl mājaslapu. Bet, ko jūs domājat ar mājaslapu? Ja tas ir domāts tas pats GA, tad jā, īstenībā mēs arī varam piedāvāt tādu jums opciju. Mēs jums varam uztaisīt bišķi savādāku dashboardu, arī live dashboardu, kurā jūs varat redzēt datus, kuri tiek pavilkti no Meta ads, no Microsoft ads, no tā paša, ja minēju, tur Facebook ads. Principā no jebkuras reklāmas platformas, un priekš jums atsevišķi uztaisīt individuālu dashboardu, kurus varat sekot līdzi visu reklāmas avotu datiem vienkopus. Un tādā veidā, tur pieņemsim ikdienu apskatīties, kā jums sokās tur vienā platformā, otrā reklāmas platformā, atsevišķi apstīties tur mājaslapas datus. Tā kā jā, tāda opcija ir. Tas bišķi savādāk, tas ir savādāks pakalpojums nekā tas dashboards, ko mēs piedāvājam, balstoties uz vēsturiskiem datiem. Bet, ja ideja redzēt tos live datus, tad jā, tāda opcija mums arī pastāv. Droši tad pēc webināru sazināties, varam vairāk par to pastāstīt. Tā, vai kādam varbūt vēl ir kādi jautājumi? Pagaidīšu kādu minūtīti, un gadījumā kāds raksta. Labi, tad es domāju, izstāstu, ka jautājumu vairāk nav. Parādies, kur var pieteikties bezmaksas konsultācijai. Jā, tūlīt jums padalīsies. Tad visiem pārējiem tad vēlreiz jums visiem liels paldies, ka jūs šajā burvīgajā saulēnajā dienā un ražīgajā darba dienā varējāt atvēlēt mums laiku. Es ceru, ka mēs jūs nepievīlām un varējām dot kaut kādas jaunas zināšanas, kaut kādus jaunus ieskatus par šīm 3 dažādām tēmām. Un, ja vēlaties turpināt sarunu, ja jums ir kaut kādas problēmas, jūs droši noteikti sazināties ar Karīnu. Pēc tam arī pieslēgšos es un noteikti palīdzēsim jums maksimāli atrisināt visu, kas būtu nepieciešams. Tā kā vēlreiz liels jums paldies! Novēlu jauku turpmāko dienu, jau darba diena iet uz beigām, mazā piekdiena ir sākusies. Svinam, gaidām īsto lielo piekdienu, un tad jau tiekamies jau pavisam drīz. Paldies vēlreiz, un visu labu! Atā!